Kā tu vari kaunēties bankrotēt? Tev ir jāgrib bankrotēt brīdī, kad tu saproti, ka tu vari izbojāt to savu juridiskās personas reputāciju. Zināšanas smagā nozarē būtu jābūt uzmanīgam, veidojot biznesu, neturot sev blakus partneri, kas no tā patiešām kaut ko saprot. Valsts eksistē 30 un drusku gadus, mums daudz tādas firmaņu nozares. Tev liekas, ko mēs te sanākam kopā, ko mēs uztaisam, vai ne? Un tad, protams, kad tu ieraugi to, ka citi redz, ka tev iet labi, viņi arī grib, lai viņiem iet labi, bet viņi ir strādīgāki par tevi, viņi ir profesionālāki par tevi, viņi ir zinošāki par tevi, un tajā brīdī tu tiesi no tā tirgus izspējas laukā. Tas ir pilnīgi absolūti normāli, jo aizvien mazāk ir šāda nozara, kur tu vienkārši ienākt, atspērt durvis vaļā un pateikt, es šeit tagad būšu. Okay. Vai tu redzi kādas tādas nozares? Tajā brīdī tu dabūni to komplektu, vai ne, to maģisko komplektu, ka tā plūsma sāk kļūt tik liela, ka tu vari sākt to cenu beidzot laist uz leju. Tiem cilvēkiem, kas nevar atļauties riskēt, es mēģinātu domāt par nozarēm, attiecībā uz kurām. Sveiki domājā! Vietā, kur mierā un vienatnē strukturēt domāt par savu profesionālo izaugsmu. Mans vārds Aija Ieselniece, un kādu laiku atpakaļ, starp 30 un 40 gadiem, man bija jautājums, par ko es gribu kļūt, kad es izaugšu liela. Es atradu atbildi, dibinot Vidzemes izaugsmes centru. Un domāju. Es aicināšu šeit, uz Domājas dīvāniņa, cilvēkus ar līdzīgiem jautājumiem, kas ir mainījušās profesijas, vilkuši dažādas cepurus savā galvā un ir iedziļinājušies tieši profesionālās izaugsmes niansēs, lai palīdzētu tev augt, pilnveidoties un būt spēcīgākam. Šis raidieraksts ir paredzēts savas profesionālās izaugsmes vadītājiem vai tiem, kas vada citu profesionālo izaugsmi. Lai tev noder, ejam uz sarunu. Sveiks, Jāni! Sveiki! Mums ciemos ir Jānis Kļaviņš, kurš ir uzņēmējdarbības konsultants. Un es sākšu ar provokatīvu jautājumu. Nu, lūdzu. Jā, labi domājā, tomēr... Lai sākt ar vislabāko. Vai ne? Kā tas nākās, ka tu uzdrošinies konsultēt uzņēmējdarbību? Ļoti labs jautājums. Man vairākas reizes es varu papildināt šo jautājumu ar to, ko man mēdz uzdot citi cilvēki. Tā kā, vai tev daudz nevaino par neveiksmēm? Vai ne? Jo tas jau ir tas uzdrīkstēšanās arī tā pamatā, vai ne? Ir tā, ka man, laikam, ir paveicies dzīvē ar to, ka man ļoti patīk lasīt grāmatas. Man ļoti patīk lasīt sarežģītas grāmatas, tehniskā angļu valodā, kuras nav un nekad netiks tulkotas latviešu valodā. Bet man patīk viņas konspektēt un mācīt citiem. Ar to es sāku. Es īstenībā biju mācības spēks. Un profesionālajām komandām, un šīs profesionālās komandas pēc tam nāca pie mums un teica to, ka viss ir baigi forši, bet mums vajag to change management, to pārmaiņu vadību uzņēmumos. Un tad loģiski, ka es kļuvu par konsultantu. Vēl joprojām drusku šādi tad kaut ko es pasniedzu, bet pārsvarā esmu konsultants un pats esmu bijis arī uzņēmējs, tā ka man arī tā pieredze ir. Un pie reizes man arī konsultīvā pieredze ir ārkārtīgi gara saistībā tieši ar maziem vidējiem uzņēmējiem, bet es esmu konsultējis arī lielākos savu nozaru uzņēmumus. Un es teiktu, ka šīs konsultatīvā personīgā pieredze un akadēmiskā pieredze man iedod tādu pārliecību, ka es vismaz no sevis varu iedot visu, kas ir nepieciešams, lai tas mazais uzņēmējs varētu sasniegt tos savus mērķus, vai vidējais uzņēmējs var inkorporēt tos savus procesus, vai lielais uzņēmums var veidot kaut kādu veidu korporatīvas attīstības stratēģijas. Un te es zinu to, ka vismaz argumentācija ir manā pusē. Tu jau gan esi pat pamanījis. Lielākā daļā vadības lēmumi valdēs, kurās vairāk kā viens cilvēks, ir saistīti ar argumentāciju. Loģiski. Un jo tajā brīdī ir, man šķiet tā, un tev šķiet kaut kā citādi. Un tad es parasti saku, rekutē man pieredze ar šādu pieredzi no citiem uzņēmumiem, kur ir grāmatas atsaucis, vai ne? Tāpēc es no grāmatas skatos, ka vajadzētu tā, un tad es vēl no savas pieredzes varu pielikt klāt to, ka man šādi tad ir līdzīgi bijis, un tad es rīkojos šādi, un sasniedz rezultātu. Un tajā brīdī tas arguments pret to otru argumentu, viņš parasti ir spēcīgāks. Tā kā jā, man nav bailes no tā vispār nekādas. Es pat bieži vien saku to, ka ja tev ir arguments, kas ir spēcīgs, liec viņu uz galdu. Man jau visdrīzāk, ka man nav taisnība. Kā es to varu zināt? Neviens to nevar zināt. Atceramies to, ka tev finanšu plānu taisīšana uz priekšu jau nav pareģošana. Tā ir prognozēšana. Tās divas dažādas lietas. Un prognozes tu tā esi izmantojot kaut kādus argumentus. Man šķiet, ka šis gads būs labāks par iepriekšēju. Kāpēc? Tāpēc, ka ir labāki laikapstākļi, tāpēc, ka ir lētāks izēvielas izmaksas, vai ne, ir kaut kāda, tad mēs saliekam šos šķiet kopā un veidojam tās attīstības stratēģijas. Un tas, ka tev ir bijis pieredze, un joprojām ir pieredze uzņēmējdarbībā, pilnīgi noteikti palīdz tās konsultēšana. Un iedomājies, ja tu būtu kaut kādā briesmīgā pasaulē ar pilnīgi citu iekārtu, kur tu drīkst izvēlēties tikai vienu, tu nevari abas, vai nu tu būsi konsultants un nekad mūžā tev nebūs pieredze uzņēmējdarbībā, jeb tu varētu būt uzņēmējs. Ko tu izvēlētos? Es uzreiz atbildēšu, bez nevienas šaubu ēnas, tas būtu konsultants. Tur vispār nav jautājumu. Es vienkārši mēģinu saprast tātad, un es arī gribu mēģināt izskaidrot.
Man ārkārtīgi interesē sistēmas. Es pēc izglītības esmu sistēma analītiķis. Sistēmas man ir interesantākas nekā augšanas sistēmas iekšienē. Viņi ir, protams, svarīgi, bet man administrators spējas nepiemīt vispār nekādas. Tātad bez jautājumiem vispār. Es esmu konsultants pirmkārt un svarīgāko kārt, kā es reizēm jokoju, tad kā uzņēmējs es esmu bijis pa lielam, lai pārbaudītu, vai grāmatā rakstīties atbilst patiesībai. Un tas bieži arī viss. Man nav tā uzņēmējiem vajadzīgā tā kampiena. Un te jāpiebilst, man reizēm cilvēki jautā, vai es varētu būt konsultants, ja man nebūtu pieredze uzņēmējdarbībā. Un es saku, nu kā? Vai sporta spēļu komentētājiem vajag būt profesionālam sportistam? Vai ķirurgam, kas izgriež tev aklo zarnu, vai pirms tam izgriezt tajā aklai zarnai, kur viņš turklāt pats iespējams sevi ir izgriezis? Nu, nē, mēs par tādām jomām neuzdodam šādus jautājumus. Bet par uzņēmējdarbību bieži vien vienkārši gadās situācijas. Kad ja ir tāds vidēji lielāks uzņēmējs, kurš paaicina mani, lai mēs varētu inkorporēt procesus, tātad pārvērst visu no acu uzraudzības uz kaut kādu procedurālu uzraudzību. Un viņš jautā, vai man pašam ir pieredze bijusi inkorporēšanā. Es saku, jā, kā konsultantam, protams, es uzskaitu tos uzņēmumus. Viņš saka, bet pats to darīs. Un viņš saka, tātad es ceru, ka tas man no tevis neaizbiedēs. Bet es esmu ļoti slikts tā darītājs. Es to laicīgi dzīvē sapratis, es to nekad nemēģinātu izdarīt. Bet sēžot tev blakus kā padomdevējs, tu to izdarīsi vislabākajā iespējamā veidā. Tā kā jā, te nav jautājumu. Es esmu uzņēmējs, bieži vien man tāds sajūta, ne savas izvēles rezultātā. Es labprāt nebūtu uzņēmējs. Bet, lai es būtu konsultants, man vajag būt uzņēmējs. Tad man reiz rodās tā asociācija. Es tagad atceroties, kad es sāku savu uzņēmējdarbību, tās jomas vai nozares, kuras es izvēlējos, pats pirmais tests, ko es laidu, bija ļoti cieši saistīts ar to darbu, ko es iepriekš biju darījis. Ar klientu apkalpošanu, ar klientu apkalpošanas vadību. Jo tajā es zinu, un man šķiet, ka tajā arī es to varētu darīt. Un tad, klausoties tevi, man nāk prātā doma par to, ka manā gadījumā tā, jo vairāk es fokusējos uz to, ko es jau zinu, esmu darījis, un tad tajā mēģinu vērst savu uzņēmējdarbību vai konsultēt. Jo īstenībā man ir šaurāks viedoklis, es neredzu plašāku, un mani iepriekšējā pieredze diezgan ļoti var iespaidot. Turpretīm ejot ar atvērtu prātu un iegūstot daudz klientus, kas dažādi savā pusē šīs lietas ievieš vai pēta, es īstenībā esmu neitrālāks un objektīvāks vienlaicīgi, spējot dot labāku konsultāciju. Kā konsultants pilnīgi noteikti. Kā uzņēmējs tur jāstāsta uzmanīgi, tāpēc, ka eksistē tāda lieta kā zināšanas smagas nozares. Zināšanas smagā nozarē būtu jābūt uzmanīgam, veidojot biznesu, neturot sev blakus partneri, kas no tā patiešām kaut ko saprot. Ja tā ir partnerība, tad, protams, skaidrs. Es kādreiz teicu, ka mārketinga vadītājs, viņam vēl joprojām ir tā pati, es vienkārši esmu prom no nozara, bet mārketinga vadītājs ir nozara neatkarīgs. Ja viņš ir labs mārketinga vadītājs, nav svarīgi, vai viņš sēž nezinu, telekomunikāciju uzņēmumā, vai viņš sēž tehnoloģiju uzņēmumā, vai viņš sēž apģērba ražošanas uzņēmumā, tam nav baigi lielās nozīmes. Bet zināšanas smagās nozarēs vajag būt kādam, kas no tā kaut ko saprot. Es no savas pieredzes varu teikt, kuras ir zināšanas smagās nozares? Zināšanas smagas nozares ir tādas, kurās, es teikšu tā, nemateriālais resurss, ko sauc par zināšanām, lai tu varētu dabūt minimum viable product vai service, viņš ir liels un mērāms izglītībās, nevis darīšanās. Mēs no ielas varam saķert. Es tāpēc vienmēr saku to, ka uzņēmējs nav profesija. Tu nevari būt profesionāls uzņēmējs. Vai tu esi uzņēmējs, vai tu neesi uzņēmējs. Profesionāls uzņēmējs, mēs reizēm mēdzam teikt, ka eksistē tāda lieta kā serial entrepreneurs. Tas ir drusku citādāk. Sērija veida riska kapitāla uzņēmēji. Bet tāds standarta uzņēmējs, kāda ir absolūti lielākā daļa no mums visiem, viņš nav profesionāls, visdrīzāk. Varbūt, kad kāds ir atkodis to profesijas ideju, bet ne, viņš nav, viņš vienkārši darītājs. Un protams, viņam kaut kādas nelielas iemaņas parādās, un te es kontrastēšu. Biologi. Es gribēju vien brīdi uzņēmumu taisīt tādā instantā jomā, ko sauc par cietvielu substrātu fermentāciju. Kā vēlreiz lēnāk? Cietvielu substrātu fermentāciju. Es te neskaidrošu detaļās, un tā ir zināšanas smaga nozara. Un tur bija tā, ka, lai tos bioreaktorus tu vispār varētu iegādāties un apkalpot, tur ir ļoti interesants iemesls, kāpēc tieši šo nozares izvēlējos. Kāds var kādreiz man to pajautāt prom no ētera. Bet tas ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Tīri tehniski, pēc bilances, pēc peļņas zaudējuma aprēķina. Bet tur es sastapos ar to šķērsli, ka tas bija tik zināšanas smagi. Es gāju meklēt tos cilvēkus, kas Latvijas universitātē, mikrobioloģijas fakultātē par to varētu kaut ko saprast, un godīgs, ka daudz tāds neatradu. Tad es sapratu to, ka šī tā laikam būs ideja nevis priekš manis. Tā ka tur jāskatās uzmanīgi, kā uzņēmējiem, ja nav kāds, kas var pateikt. Jo, atkal piemēru, reizēm reklāmā, komunikācijā pie manis vērš šādu jautājumu, bet ļoti bieži pārdošanā un visbiežāk programmēšanā pie manis vēršas ar jautājumu cilvēku. Tātad, vai es varu ārpakalpojumā šo nopirkt? Un tam vienmēr jāsaka,
tu vari, bet, un īpaši programmēšanā, tev izdarīs to, ko tu būsi paprasījis. Un ja es nezinu, ko es gribu paprasīt? Tieši nav, un tā nav laba lieta, ka tu dabūsi to, ko tu paprasīji, jo tu jau nezināji, ko paprasīt. Tu dabūsi minimālo no tā, ko tu būsi pajautājis. Ja tu nezini, ko pajautāt, un tev nav kāds blakus, kas var uzrakstīt to brīfu, vai ne, kas tev ir vajadzīgs to instruktāžu tam izpildītājiem, tajā brīdī tu visu laiku klups pret to, ka tev būs šausmīgi nelaba informācijas sistēma, kas nedarīs to, ko tu viņai būs, to, ko tu no viņas izstrādātājiem būs gaidījis. Un tad vienmēr veidojas tās, es to saucu par pirkstu mežu. Sēž pie galda, viss rāda viens uz otru pirkstiem. Pirkstu mežs, kurš bija vainīgs? Kas, nē, tu biji šitais, ko viņš vispār dara? Nu, un tajā brīdī tā problēma vienmēr bijusi tā, ka cilvēks vienkārši nav zinājis, ko pajautāt. Un tādā kontekstā uzmanīgi ar nozarēm, kurās nav pieredzes. Man gan pašam ir bijuši veiksmīgi biznesa nozarēs, kurās man ir nulle pieredzes. Turklāt mēs visi esam taisījuši ar pārējiem uzņēmējiem, kuriem arī ir nulle pieredzes šajās nozarēs. Kā var? Tad veiksmi vai tur ir vēl kaut kas iekšā? Tātad neveiksmi. Programmētājs, kas nevienu dienu nav programmējis, jurists, kas nevienu dienu nav bijis jurists, un būvinženieris, kas nevienu dienu savā mūžā nav bijis būvinženieris, uztaisīja restorānu tīklu. Mums baigi gāja 10 gadus, mēs ļoti labi pelnījām naudu. Bet tad šī nozara Latvijā sāka kļūt par profesionālu nozari. Un tajā brīdī, protams, mēs bankrotējām. Tad tas bija nozares aizsācēja priekšrocības, ko jūs redzējāt? Mūsu valsts eksistē 30 un drusku gadus. Mums daudz tādas nozares, kurās vēl joprojām, kā es to varētu nosaukt, un sevi, kā es redzu arī drusku, tas tāds firmaņu nozars. Tev liekas, ko mēs te sanākam kopā, ko mēs uztaisam, vai ne? Un tad, protams, kad tu ieraugi to, ka citi redz, ka tev iet labi, viņi arī grib, lai viņiem iet labi, bet viņi ir strādīgāki par tevi, viņi ir profesionālāki par tevi, viņi ir zinošāki par tevi, un tajā brīdī tu tiesi no tā tirgus izspēst laukā. Tas ir absolūti normāli, un tāpēc es saku, jo laicīgi būtu vērts apdomāt, jo aizvien mazāk ir šāda nozara, kur tu vienkārši ienākt, atspērt durvis vaļā un pateikt, es šeit tagad būšu. Nu, tev pateiks, jā, bet mēs jau šeit esam. Ar ko tu esi labāks? Un šāds neizdevies programmētais būvinženieris un jurists restorānu nozarē, tā īsti mēs ne ar ko baigi nebija labāk, ar to, ka mēs bijām drusmīgāki. Tas bija vienīgais, kas mums bija plus. Tā ka jā, varbūt, ka tādas nozares joprojām ir. Gan jau, ka ir. Vai tu redzi kādas tādas nozares? Tā man būtu jādomā. Kaut kas tāds, kur nav noticis baigi liels mērogošanās aktivitātes. Teiksim, tā vēl joprojām reģionālā līmenī. Tāds nozares daudz īstenībā. Ir maz tāda nozara, kur mums ir zināšana veidot priekšrocību jomās. Kaut kas jauns, kas pie mums nāk iekšā, grūti ir pateikt. Tā ir jebkāda veida pakalpojumu sfēra, jebkas no turisma. Būtībā pie mums profesionālais turisms, es uzskatu, ka neeksistē. Dabūs tūlīt kaut kur no kaut kurienes noteikti tomātus par šito sakot. Jā, kāpēc tev liekas, ka neeksistē profesionālais turisms? Tādēļ, ka pie mums nav bijusi iespēja, salīdzinām pie mums turisma nozara, kas ir kaut kas tāds, kas mums nav nekur. Ne? Viņi mums nav pilnīgi neeksistējuši, bet tas nav kaut kas beigas svarīgs. Un tad salīdzinām to ar valsti, kurā turisma nozara ir pirmā lielākā nozara, kas vispār valstī ir. Piemēram, Spānija. Un tagad iedomājamies, ka tu gribi atvērt viesnīcu šeit, vai tu gribi atvērt viesnīcu Spānijā. Lai atvērt viesnīcu Spānijā, tev vajag būt profesionālam viesnīcniekam. Tāpēc, ka tu konkurēsi ar visām pārējām viesnīcām reģionā. Turklāt tev nebūs jādomā par cilvēkiem. Cilvēki, ko viņi brauc pie mums darīt, kāpēc viņi brauc pie mums, kāda man ir starpība, ko viņi te brauc darīt. Tā ir mūsu lielākā nozara, viņš šeit brauc un punkts. Man ir jābūt vislabākajai viesnīcai reģionā, vai vismaz viesnīcai, kas ir sasniedz tur minimālās prasības. Un tagad kontrastējam to ar vēl būs taisīt viesnīcu pie mums, ne Rīgas. Arī Rīgas centrā, bet vienalga ne Rīgas centrā, kur reģionā. Tu domājies, tur jau nav cilvēku. Tu nevari būt profesionāls viesmīlības nozares speciālists, jo pēc, kad no tām zināšanām tu būs pilnīgi nekādas jēgas. Tev būs jāsaprot, tātad, es to sāku šobrīd jau no savas konsultantu pieredzes, es esmu strādājis ļoti daudz viesmīlības biznesa kā konsultantu. Un tajā brīdī man ir jāmāca cilvēks atmācīties viesmīlību. Man ir jāmāca tas, es pārspīlēju drusku, bet uz jautājumu, ko jūs sakat cilvēkam, kas piezvan jums, saka, ko pie jums vispār darīt? Jūs nevarat atbildēt, man ir vienalga, un jūs nepareizā numuru esat piezvanījuši. Jo tāpēc, ka viņš pie tevis nebrauks. Jā. Tev pie reizes vajag būt pusprofesionālam viesnīcniekam, bet tev vajag būt drusku izklaidētājam, vai ne? Drusku kaut kādam tur vēstures pārzinātājam, drusku gidam un drusku vēl kaut kam. Jo tāpēc, ka pie mums svarīgi viesmīlībā ir taisīt pieredzes, vai ne? Viesnīcām ārzemēs, izņemot ļoti augstu līmeņu viesnīcas, viņiem vienalga taisīt pieredzi. Viņi nodrošina naktsmājas pakalpojumu. Ne? Pie mums nodrošināt naktsmājas pakalpojumu situācijā, kurā nevienam nav iemesla pie tevis braukt pēc naktsmājām. Tas ir pilnīgi cita bilde, cita joma, cita nozara. Tāpēc pie mums šī nav profesionāla lieta.
Pie mums nav pietikuši. Un man ir baigi grūti iedomāties kādu, kas varētu man oponēt šajā jautājumā. Mēs taču visi esam vietēji, mēs taču redzam, kā ir, vai ne? Un pamēģini atvērt viesnīcu Cēsīs. Pamēģini. Es negribu. Tas ir iemesls, kāpēc mums tur tikpat kā nav. Tāpēc, ka tev nav nesezonā, ko tu tur darīsi? Mums ar Valmērā divas viesnīcas. Mums nav, ne mums ir konferenču centrs, vai ne mums ir kaut kas tāds, kas nodrošina cilvēkiem. Tā ir tā incidentā lieta. Ja cilvēkam nav ārkārtīgi daudz izvēļu, lai viņš pats varētu uztaisīt to savējo to itinerary vai to aģentu, savējo to darāmo lietu sarakstu, kas ir atbilstoši viņa vēlmēm, tajā brīdī kādam to ir jādara viņa vietā. Neviens to nedara. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir kaut kāda starpresoru lieta, par kuru neviens gudīs, ko tā baigi neinteresējas. Tu esi turists atbrauc Cēsīm ziemā? Stulbi tev! Stulbi tev! Bet nāc pie manis paliec pa nakti. Tev ir loģisks jautājums, ko man pie tevis darīt? Un tu saka, mums ir kārtas gultas. Forši. Ap jums arī kaut kas, ko darīt? Jā, tas nav mūsu bizness. Ejiet citur to inicēties. Mums ir ērts gultas. Man tas, ko saka par Cēsīm, apstiprināšu tā, un bija ļoti līdzīgi, es biju pie daktaras vizītē. Ja? Tas bija daktaras vizītē, un es nezinu, kādēļ cilvēkiem liekas Valmiera un Cēsis viens un tas pats, katreiz, kad es saku Valmiera, man kaut ko sāk par Cēsīm stāstīt. Un viņa man saka, jā, tas tur, es biju tur, kur tu dzīvo, jā, tajā Cēsīs, mums tur bija viena konference, tur tak reāli nav ko darīt, es aizbraucu tajā viesnīcā, mums tur 3 dienas tā konference, ko lai es tur daru? Ja? Nu, tāds mazliet, piedodiet Cēsis, jā. Es tev uzreiz varu dot atpakaļ kā cēsnieks. Valmierā ir tieši tas pats. Nē, Valmierā ir garākas ielas. Tas vienīgais mans novērojums. Bet Cēsīs tu var vismaz uz brīdi pazust tie vecpilsētā. Kas nav ekstra, ko Valmierā var piedāvāt savienot. Koku takas. Mums ir augšā koku takas. Tur var pastaigāt. Es smējos par savu muļķību, es vienkārši neesmu nekad dzirdējis, man nav, es nezinu, kas tas. Tev jābrauc, zini, ka tie Tarzāni un visi šie. Un es noteikti atbraukšu, tāpēc, ka es esmu vietējais patriots. Man un jautājums, kā vietējais patriots, nevar neko zināt par koku takām. Es esmu nesens patriots, es neesmu ilgi šeit. Protams, tā ir viss tā mūsu, kāds saka, tā ir tā mūsu, mēs paskatāmies uz kaut kurieni, vai ne, un mēs ieraugam, tur ir viesnīcas. Es arī gribu šeit viesnīcu. Es tur esmu nostrādājis, piemēram, 20 gadus ārzemēs, un man liekas, ka arī šeit mums varētu būt viesnīca. Tā problēma ir tā, ka tu neesi ieraudzījis to, ka apkārtē viesnīcā ir vesels infrastruktūras milzīgs monstrs, ko sauc par ekonomiku, vai ne, kas turismu ekonomiku. Un pie mums nekā tāda nav. Tu atbrauc un domā, un šita izejot ārā no nozares un aizejot pie tā, kas ir reģioni un reģionālā uzņēmējdarbība, tā ir viena no pirmajām lietām. Es saskāros ar ļoti līdzīgu, tad, kad es atvēru Valmierā mācību centru, ar ļoti līdzīgām komunikācijām, gan domām, gan vārdiem manā virzienā par to, ka te taču nav cilvēki, te taču neviens nav, te taču nevajadzēs, viss ir Rīgā. Un tieši to pašu teicu, ka jā, es redzu arī vienalga vai Cēsīs vai Madonā vai kur, ja es atvērtu viesnīcu, bet tur taču nav cilvēki. Un tagad es esmu cilvēciņš, kurš grib izveidot savu kaut kādu uzņēmumu, uzņēmējdarbību reģionā, un man galvā ir pārliecība, jā, bet te taču nav cilvēki. Ar ko man sākt, jo ir, kam ir izdevies. Nē, pasaka, kā mums ir, kam ir izdevies. Ir vesela kaudze, kam ir izdevies, tāpēc reģions ir. Ar ko man sākt, kur man skatīties, kā man domāt? Tātad, kā es to redzu, tad man palīdz tas, ka es braukāju apkārt visu kaut kur kādreiz. Tagad man nesnāk vairs laika, bet kādreiz braukāju apkārt pa Eiropu, pārsvarā automašīnu īstenībā. Un, jo man bija tāda izdevība dota dzīvē. Un tā ir tāda interesanta lieta. Šeit nav cilvēku, te nav ko darīt, te viss ir slikti. Bet Valmierā cik 40,000 cilvēki ir, vai ne? Mums ir cilvēki, mums viss ir labi. Jā. Aizbrauc uz kādu Spānijas ciematu 40,000 cilvēku, aizbrauc uz kādu Vācijas ciematu 40,000 cilvēku. Tur arī neviena nav. Tur arī nekas nenotiek. Notiek, un tad nesaka man, ka te nav cilvēku. Protams, ka te ir cilvēki. Jautājums ir, ko mēs ar viņiem darām, ko mēs viņus par varam darīt, kādi viņi patērētāji paradumi, vai ne? Piemēram, man par Cēsīm ļoti, bet man ir mācība, ko darīt attiecībā uz dzirdināšanu, ēdināšanu, ko es arī izmantošu nākošo reizi, ka es to darīšu, izmantošu šīs gūtās mācības, lai uztaisītu labāku uzņēmumu. Un, protams, tu ej un mēģini. Un es teiktu tā, tiem cilvēkiem, kas nevar atļauties riskēt, es mēģinātu domāt par nozarēm, attiecībā uz kurām mazais iedzīvotājs skaits nebūtu baigais šķērslis. Tātad noiet tirgi ne tikai reģionā, bet ārpus. Ja noiet tirgi reģionā, tad tāda veida produkts vai pakalpojums, ar ko tev, teiksim tā, ar kuru pārdošanu tev varētu pietikt, ņemot vērā to cilvēku skaitu. Kopš es dzīvoju Cēsīs, man tas liekas tādas muļķības, ka nav cilvēku. Protams, ka viņi ir. Man vienmēr, protams, ir mūžīgais jautājums,
ko pie velna viņi dara piekdienas vakarā. Es to vēl joprojām neesmu atklājis. Es pazīstu daudz sēsnieks. Es nezinu, kur viņi ir, bet te drusku joks, jo tāpēc, ka, ja es pārgadu esmu sēsnieks, un tu man to pašu jautājumu varētu uzdot, ko tu pie velna dara piekdienas vakarā, es tā paies, tā nevaru pateikt, ko mēs tur darām, nezinu, kaut ko. Bet variants, ka mēs tur publiski ejam, maisamies savā starpā un runājamies un daramies, tas vēl nav. Bet tas atnāks. Tā, ka jā, tas, ka nav cilvēku, tā nav. Cilvēki ir. Jautājums ir, kāda ir viņa uzvedība, kāda ir viņa paraduma, kādas ir viņa vēlmes, un viņas gan atšķiras no Rīgas vai ne vēlmēm un paradumiem, un tad strādājam ar to. Vai arī strādājam ar variantu tādu, ka mēs ražojam kaut ko, kas nav īsti tikai vietējiem reģionam paredzēt. Un tad jau viss aizies. Kāds piedzims, kāds nomirst reģionā. Un tas liekas tā traki, ka es to saku, vai ne? Jo tāpēc, ka mēs jau gribam, mēs esam šis būs diezgan nepopulārs viedoklis. Mēs esam cibiņa tauta. Cibiņa. Zini, kā jau pie knips, kas ir tāds mūsu darbs, kas ir lasīts, jā. Kas bija jālas skolā. Mēs stāvam un krītam par to cibiņu. Un zini, kas ir interesanti? Tas buņģis, vai ne? Nu, viņš ir slikts cilvēks, bet tomēr nav cilvēks, viņš ir bērns. Bet mēs esam cibiņi visā. Mēs esam cibiņi aizstāv pilnīgi visā. Arī uzņēmēja darbībā. Tiem uzņēmējiem, kuriem slikti iet, viņus vajag kaut kā atbalstīt. Viņus vajag kaut kā pabalstīt. Viņus vajag kaut kā izglābt. Nu, uzņēmumi nav cilvēki. Ja tu redzi, ka tev neiet, piesaka maksātnespēju, kas ir valsts nodrošināts mums instruments, vai ne, kas aizsargā. Tāpēc ir sabiedrība ierobežota atbildība, kas aizsargā īpašniekus no kreditoriem. Es pat nezinu, tā ir tāda interesanta lieta. Protams, ka ir jāmirst uzņēmumi. Bet taču kauns. Un šī ir reģionāla īpatnība. Jā. Es esmu pamanījis šeit, ka tātad, ja tu esi maksātnespēja, tajā brīdī, un vienmēr jautājums, tātad uz maksātnespēju nav jābaidās iet, ja tu esi bijis labticīgs. Ja tu esi bijis ļaunprātīgs, nu tad uzmanies. Bet ja tu esi bijis labticīgs, tad es varu cilvēku, kur ir man zelta ķēdes, kur manas luksus automašīnas, vai ne? Protams, ka man ir bijuši maksātnespējas. Tādēļ, ka biznesa modelis ir pierādījis sevi kā peļņu nespējīgs. Vai ne? Kauns no tā, tā ir tik interesanta lieta. Mēs runājam ar partneriem par reputāciju. Tā kā bija skaidrs, ka bija jāiet uz maksātnespēju. Un viens biznesa partneris man saka to, ka man par reputāciju ir jāuztraucās, un tāpēc mums nevajadzētu iet uz maksātnespēju. Un es saku, tāpēc stop vēl ir. Tātad par reputāciju ir jāuztraucas, tāpēc mēs nedrīkstam iet uz maksātnespēju. Es saku, bet tad tu paliksi parādā aizvien vairāk cilvēkiem. Viņi saka, jā, bet tad vismaz, tad tev nezudīs reputācija kā uzņēmējiem. Es saku, bet ir jau tieši otrādā. Tu labāk likvidē ātri visus parādus, un tad tu piesaki maksātnespēju par atlikumu, jo tu viņu nevarēji nekādīgi nokopt, vai ne? Un tavu reputācija attiecībā uz taviem piegādātājiem ir saglabājusies. Otrā gadījumā viņi ir neatgriezeniski izbojāti. Un tad es sapratu mūsu sarunā, kad ar vārdu reputāciju mēs saprotam kaut ko pilnīgi atšķirīgu. Manā galvā reputācija ir, ka cilvēki saprot, ka lai arī kļūdos, bet es esmu centies, es nekad ne pret vienu neesmu bijis ļaunprātīgs, es piezvanu un pasaku, ja man kaut kas neiet tā kā plānots, es pabrīdinu, vai ne, gala rezultātā viss ir kārtībā. Bet ir cilvēki, un tas ir pēc tā reģionāla, manā prātā tāda iezīme, kas uzskata, ka reputācija ir citu acīs tavējais tēls. Kas man tā kā liekas, kaut kādā izpratnē tas varbūt tā ir, bet ne jau uzņēmēja darbībā. Reputācija jau nav tā kā privātpersonai, reputācija tev ir kā juridiskai personai. Jā. Un tajā brīdī tie cilvēki kaunās bankrotēt. Kā tas tā vispār ir? Kā tu vari kaunēties bankrotēt? Tev ir jāgrib bankrotēt brīdī, kad tu saproti, ka tu vari izbojāt to savu juridiskās personas reputāciju. Ja te būtu jautājums, vai tā reputācija pret ko? Jo tas, ko tu minēji, kā piemēram reputācija pret maniem sadarbības partneriem, pret piegādātājiem, pret citām juridiskām personām, kas man var uzticēties un es neplikšu parādā, ir viena lieta. Un otrs ir, ja man šķiet, ka es tagad nobankrotēju, tad tā reputācija ir tieši saistīta ar mani. Ar to, ko cilvēki par man padomās, ejot pa ielu. Un tāpat laikā tas ir mans sijā vai kaut kā nosaukums, un būsim godīgi, tad, kad es atvēršu nākamo kaut kādu vietu ar citu vēl kaut ko, lielākā daļa pat nezinās, ka es esmu tur aiz tā, līdz ar to mana saistība ar to nav nekāda. Taču man piegādātāji gan zinās, ka es biju tas, ar ko biju sadarbība. Līdz ar to reputācija pret ko ir tas, kas būtu jāsaka. Man patīk teikt to, ka saka, vieta nemīl tukšumu. Reģionos mums ir maz cilvēku, bet milzīgi ego. Rīgā mums ir daudz cilvēku, tam ego nav vieta izplasties. Viņam nav, kā man negāja, kāda starpība, es aizēju tur. Jā. Bet reģionā tavs ego, viņš aizņem visu to brīvo vietu, un tajā brīdī pasargu dieniņu kaimiņš ieraudzīs, ka es strīdos ar sievu, piemēram. Ārprāts, kas notiks, cilvēki redzēs, ka es esmu iznācis sliktajās kurpēs uz ielas, viņi domās, ka man nav naudas, un es esmu nabaks, kas ir interesanti arī būt masturīgam, laikam ir kaut kāda reputācijas, kaut kāds kaitējums. Visas šīs lietas man liekas ārkārtīgi interesantas, bet es saucas kaut kādā citā vidē, man tas liekas masturīgi. Tas sociāli antropologiem būtu jāpēta.
Jā, es nezinu, man bija viena tāda interesanta lieta. Es kādreiz, mēs taisījām aklos testus ar studentiem, patērēt uzvedību, kas mācīja. Un mēs taisījām aklos testus, kuru laikā es pats atklāju, ka es neatšķiru Coca-Cola no Pepsi, no Rimikolas. Garšas? Jā. Aklie testi. Es kā racionāls, nevis no racionāls, bet es kādreiz uzskatīju sevi par racionāli domājušu cilvēku, tas bija 2 gadus apkārt. Tagad es esmu gudrāks, es sen vairs neuzskatu par racionāli domājušu cilvēku, bet es uzskatīju sevi par racionāli domājušu cilvēku, un es pirmoreiz pieķēru sev veikalu plauktā pie tā, ka mēs taču tikko kā taisījām tos aklos testus, man būtu jāņem Rimikola. Jo ekonomiski tas ir racionāls lēmums. Tātad tas utility, vai ne, tas lietderīgums pret to naudu, ko es izdodu, vislielākais ar Rimikola, bet kad es viņus neatšķīru, es sapratu, ka es to nevaru izdarīt. Tajā brīdī es sāku kļūt pats par savu interesantu gan novērojumu objektu, gan subjektu, jo es sāku domāt, tur ir kaut kāds iemesls. Protams, pirmais, kas man prātā, jūs ir pasniedz mārketingu, vai ne, tas ir zīmola vērtība, kas ir tā nemateriāla vērtība. Bet tad man radās nākamais jautājums, bet kā tā zīmola vērtība var būt nesaistīta ar to garšu? Tad ko tad es tā kā gribu vairāk naudas dot? Coca-Cola kā kompānija, nevis kā kompānija, kas tas var. Un tad sapratu vienu svarīgu aspektu. Es nevaru ar Rimikola iet pa ielu rokās. Jo tāpēc, ka tajā laikā, tad gan jau, ka varbūt tagad arī kaut kādas tādas atblāzmas, bet tu ej ar Rimikola pa ielu, tu sastopi kaut kādu savu darījumu partneri vai nekādu, ko tu gribi dabūt sev par klientu. Un es domās, tam kļauj viņam gan laikam slikti iet. Status, ko tur tādu lētuci staigā, ja? Tā bija pirmā reize, ka es uz sevis šo atklāju. Jo man tas kaut kā baigi it kā dzīvē nav interesējis, vai joprojām man tas baigi neinteresē. Bet kaut kā tur tāda serdīta tajā visā eksistē. Un tad reģionā es pamanīju, ka tā ir nevis serda, bet tas ir milzīgs balons. Es esmu dzirdējis šo tavu ideju, tāpēc es labprāt viņu ienestu arī šeit, kas man liekas absolūti ģeniāli. Un es arī joprojām pētu, kādēļ reģionos mēs darbojamies savādāk. Un tu saki par to lielo ego un par to konkurenci, par to, kā tas nākas, ka mēs 2 bāri neesam blakus viens otram un mēs mēģinām būt maksimāli tālu. Lai no ekonomiskā viedokļa patiesībā būtu labāk, ja mēs sadarbojamies un ir 5 bāri rindiņās vienas rindas, uz vienas līnijas, uz vienas ielas, jo cilvēki iet cauri. Kāpēc? Tas ir ego? Viss sākās ar to, tas ir man, šis kaut kas neizskatījums, šobrīd ir interesanti pētīt dziļāk īstenībā. Viss sākās ar to, ka pārāsoties uz cēsīm, man tātad pazuda kaut kāda veida paraduma. Jo man nebija iespējas aizvietot. Viens no tiem paradumiem ir tirgus apmeklējums. Un Rīgā es apmeklēju regulāri centrālu tirgu ar draugiem, tas bija vesels pasākums. Katru nedēļu. Sestdiena ir tirgus diena. Kad braucot uz cēsīm, es saprotu to, ka sestdiena baigi grūti uztaisīt par tirgus dienu, jo tad tirgus tā īsti nav eksistējošs. Protams, ka es runāju pašvaldību un tā, un viņi kaut kur pazuduši. Viņi apsolīja uzaicināt uz stratēģijas izstrādi, jo tā stratēģija man palielina ir gatava, bet tirgus ir īstenībā ekonomisks fenomens. Un tas, kas ir Jāņa tirgus Sigultā, vai piemēram Vāgenskalna tirgus Rīgā, tie nav tirgi, tie ekonomiskajā vārdu izpratnē. Tie ir tādi kā lielveikali, kas saucās tirgi. Es nezinu, vai viņas vispār drīkstētu saukt par tirgiem, bet tas ir ārtelpu lielveikali. Tam pat, ārtelps, iekštelps, tam nav tik liels nozīmes. Tā svarīgā lieta ir tā, ka viņi absolūti nepilda to tirgus ekonomisko funkciju. Un tirgus ekonomiskā funkcija ir iemesls, kāpēc mums ir tāds termins kā tirgus cena. Tirgus ekonomiskā funkcija ir nodrošināt nepastarpinātu kontaktu starp ražotāju, ja viņi vēlas, starp ražotāju un starp pircēju vai starp starpnieku un starp pircēju. Tā ir tā interesantā cena, ka mēs ļaujam tirgus cenu noteikt produktiem, piemēram. Mēs ļaujam noteikt lielveikaliem. Un tad mums vietējie tirgus cilvēki iet uz lielveikalu, skatās, cik maksā kartupeļi un uzliek to cenu drusku lielāku. Kas ir pilnīgi atžgārna teorija, mums nebūs laika šobrīd viņu izrunāt visu, bet tas ir pilnīgi otrādāk. Tas ir fakts vai minējums, ko tas ir fakts? Kā es taču zinu, protams. Un tas tā nekad nedrīkst tā būt. Tas neiedomājam vispār normālā ekonomikā. Jo tā ideja ir kāda? Tā ideja ir tāda, ka kamēr lielveikals maksā par loģistikas centriem, par mārketinga direktoriem, ekonomistiem, loģistikas speciālistiem un visu mid-level management, visu high-level management, pilnīgi absolūti visu, lai ielikt savā plauktā, tur, nezinu, pienpaku. Tas pienpaks ražotājs, un tu pa vidu, viss tas ir uzcenojums, viss tas iedod to uzcenojumu. Tas piena ražotājs var aiziet uz tirgu, viņam varētu aiziet uz lokālo tirgu un tirgot to visu ar neko. Jā. Tikai tik, cik samaksā algu tam cilvēkam, kas tirgo. Tas ir viss. Un tad tā ideja būtu tāda, ka tev vismazākā uzcenojuma apstākļos vajadzētu ģenerēt reālo tirgus cenu, kas būtu ražošanas tavas izmaksas plus kaut kas, ko pašvaldība paņem kā nomaku un nodevu par to, ka viņi tev atļaut izmantot tās telpas. Tad lielveikaliem vajadzētu skatīties uz tirgu un koriģēt savējo piedāvājumu atbilstoši. Tātad skaidrs, ka pie mums tā pienpaka būs dārgāka, tāpēc, ka mums ir apgaismojums labāks, mums tur ir izkārtojums labāks, mums ir vairāk produktu vienviet pieejami. Bet kāpēc notiek otrādi? Un es sāku ar šo incidentu novērojumu, sāku par to runāt apkārt, kas notiek.
Un tad cilvēki man saka, nu labi, nu tu runā, bet kas mums ir jādara? Es saku, nu kā, tas nemaz nav tik sarežģīti. Un tad es sāku pētīt. Vienbrīd uztaisīt tādu karti, viņi pazudus. Tātad mazie lokālie ražotāji. Jā. Viņi ir izkaisīti, man ir lokālie, cēsīs lokālie. Viņi ir izkaisīti pilnīgi. Man ir tāda sajūta reizēm, ka vienas tās pašas nozars tā kā uzņēmumi ir mēģinājuši būt pēc iespējas tālāk viens no otra. Tā konkurence, protams. Konkurence ir ienaidnieks. Tas ir interesanti, ka tāda pavisam naivā, un ar naivošu es domāju pozitīvu lietu, what you see is what you get, vai ne? No tāda pirmā acu uzmetiena, tas šķiet loģiski, vai ne? Jo tāpēc, ka, es ražoju pienu, kāpēc man jāiet blakus viņam, kas ražo pienu? Jo piena pircēji jau ir tik, cik viņi tur ir, tad viņi nāks un mēs sadalīsim tos cilvēkus savā starpā. Noskaudīs manu govi vēl. Bez mazliet. Lūk, un tā realitāte jau ir pilnīgi absolūti otrādāk. Viņiem būtu jāsanāk visiem kopā, jo tāpēc, ka tas sāk ģenerēt plūsmu cilvēku, vai ne? Pirms tam ir tā, ka kāda man jāiet uz to piena veikalu, ka man tur apkārt nekā nav. Bet ja man tur ir visi vietēji mazie ražotāji, plus apkārt ir visi vietējie zemnieki, plus vēl viens stūrīts ir visiem vietējiem mikroražotājiem, plus vēl pašvaldība var izdarīt tā, ka viņi pēc būtības var nodarboties ar mums tik šausmīgi nīsto vārdu protekcionismu legālā veidā, piedāvājot šīs vietas vietējiem mazajiem mikroražotājiem. Tajā brīdī tu dabūni to komplektu, vai ne, to maģisko komplektu, ka tā plūsma sāk kļūt tik liela, ka tu vari sākt to cenu beidzot laist uz leju, vai ne? Nu, lūk, un kāpēc notiek šī domāšana, ka mums nedrīkstam atrasties blakus? Nu, es patiešām nezinu. Man ļoti interesants piemērs. Atvērām pirmo restorānu Rīgās Brījānijās, sen 10. gadu. Un bija tā, ka vietējais, es jau tagad varu teikt, tas viss ir senās pagātnē, bet tas bija blakus pienam. Un Mārtiņš Mielais no piena nāca pie mums un nāca draudzēties. Un es pēc dabas esmu draudzīgs cilvēks, un es, protams, draudzējamies. Un viņš saka, un viņam bija tāds uzstādījums, ka klausies, zini, kas ir baigi interesanti, jo tas bija, atceramies, tas 10. gads sen apakaļ. Viņš saka, tātad mums ir jādraudzējas. Un viņš saka, un īstenībā tie, kas šeit negrib draudzēties, viņi šeit varbūt nav baigi vēlami. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka paskaties, kas katru pēdienas nedēļu notiek Vecrīgā. Viņš saka, ja mēs visi kopā strādājot, dabūsim kaut 5% no tiem cilvēkiem, kas atnāks šeit, mēs visi būsim bagāti cilvēki. Te pat nav jautājums. Šeit nav jautājums par to, ka mēs te cīnāmies viens ar otru tur par kaut kādiem ēdieniem, dzērieniem, vai tam līdzīgi. Vienkārši strādājam kopā, dodam preces par viņiem, lai tie cilvēki sāk beidzot nākt pie mums. Nu, lūk, tā ir tā interesantā lieta. Mums mazajiem ražotājiem tieši tāpat vajadzētu sanākt kopā tirgu, lai dotu to preci par lielajiem tirgotājiem, jo tāpēc, ka tas panāks to plūsmu pietiekoši lielie. Ja mēs dabūtu kaut 10% no pircējiem cēsīs, kas negāja pirms tam tirgus iznākt caur tirgu, visi būtu bagāti. Visi būtu bagāti. Un rekur ir atbildi uz to, ka, tur nav cilvēku. Būs, ja mēs sadarbosimies kopā, un mēs sāksim veidot to plūsmu, ka viņi šeit ir. Tā reģionāla sadarbība tik ārkārtīgi svarīga lieta. Un to es parasti pārmetu cilvēkiem drusku, ka mēs nemākam uzticēties, bet tam ir arī iemesli. Mēs nemākam tā īsti uzticēties. Un ir daudz stāstu par lietuviešu to veidu, kā viņi taisa biznesu. Ka viņi rauj viens otru sev līdzi, jo tāpēc, ka viņi zina to, ka ja vienam ies labāk, tad visiem ies labāk. Un savukārt, ja trim ies labāk, tad atkal viņiem daudz ies labāk. Un tā tālāk, un tā joprojām. Un tā man patīk tāda ekspansīva domāšana. Jo lietuviešiem ir palicis vecais, kā saka, impērijas vai ne domāšana. Ja mums viņa nekad nav bijusi. Ja mēs šeit satraucamies par pilnīgi lietām, kas ir pilnīgi tik interesanti, dīvainas. Viņas komiskas, protams, ir viss jāierauga ar komisko pusi, bet īpaši reģionos sadarbība ir atslēga. Bez sadarbības nav nekā. Bez sadarbības nav, tu jau nevar. Tu uztais vienu, mēs tagad domājam cēsīs par to, ka mums food courtu būtu jāuztais. Jo tāpēc, ka, kā citādāk? Protams, ir restorāni, un tiem restorāniem tur jābūt, un ir ēdnīcas, un ēdnīcām ir jābūt. Bet tāds street food courts, viņš var eksistēt tikai, kad viņi visi kopā. Tu nekā citādāk to nevar izdarīt. Tur jābūt vietai, kur ir daudz, kur noparkoties. Tur var būt vismaz 6-7 piegādātājiem, kas iedod cilvēkiem izvēli. Turklāt kādam no viņiem visu laiku jāmainās kaut vai ar to pašu maksāt nespēju. Vai ne? Un tam visam ir jābūt tādā ratā. Citādi mēs nevarēsim. Tas pats ar turismu. Tas pats ar, paņemsim kādu nozari, kas pēc būtības apkalpojošana nozara. Nevienmēr tā ir ražošanā. Ražošanā tu vari sākt lēnām grūstīties par resursiem, kur ir ierobežotā pieejamībā. Bet tas netiec turisms, netiec pakalpojums. Tā kā jā, bet viss ir ceļā. Es arī negribētu, lai klausītāji, skatītāji, vai ne, šo ierauga kā kaut kādu viss ir slikti. Tieši otrādāk. Es ilustrēju potenciāli milzīgu iespēju peļķi, vai ne? Milzīgu zelta bedri, no kuras mēs varam grābt, jo tāpēc, ka tā īsti neviens to baigi līdz šim nav sācis darīt. Un sākot to darīt, tiem, kam jau iet labi, tiem ies vēl labāk. Tie, kas vēl nav sākuši darīt, tiem ir lielāka garantija, ka viņiem tas darāmies arī izdosies. Jā, tas viss ir saistīts ar mūsu ikdienas tiem paradumiem. Tu parasti saki, ka jebkurš var būt uzņēmējs. Pilnīgi ja tur ir sākumā teicis, ne jebkurš var būt liels uzņēmējs, ne jebkurš var būt konkrēti uzņēmējs paklāja ražošanas biznesā, bet pilnīgi jebkurš cilvēks pasaules var būt uzņēmējs. Es esmu pilnīgi absolūti par to pārliecināts, vispār bez šaubu.
Un tu esi konsultējis daudz uzņēmumus, tu esi arī inkubatoru vadījis Valmierā, kur nāk visi jaunie uzņēmēji un kur mēģina vēl un augt un radīt lietas. Bet es ievēroju un varu varbūt klasificēt kaut kādas 3 līdz 5 pazīmes, pēc kurām var pateikt, nekad nevar pateikt droši jā vai nē, taču vairāk uz vienu vai uz otru pusi liecās, šeit būs labi, šeit sanāks. Diezgan liels risks, ka nesanāks. Ir kaut kādas pazīmes, pēc kurām varbūt pat es varētu sevi mazliet objektīvi filtrēt, lai saprastu, jā vai nē. Atbildot šādu jautājumu, man pirmā lieta, kas man ir svarīga, man ir jāsaprot, ka man nav nejausmas. Tāpēc, kad tikko es tev sāku teikt, ka es zinu, kuri uzņēmēji būs lieli uzņēmēji, kuri uzņēmēji nebūs lieli uzņēmēji, tas nozīmē, ka man būtu jābūt šobrīd tā kā venture kapitālistu rokās un jābūt ar dimantu rokudzelžiem uz rokām. Jo tā vienmēr bijusi viņiem problēma, un tā vienmēr būs viņiem problēma. Un ja tur būtu atradis kāds to ceļu, un padomājam, viņu rīcībā ir visa pasaules nauda būtībā. Es pārspīlēju, bet būtībā būsim reāli. Viņu rīcībā ir visas pasaules riska nauda. Visas pasaules pokerspēles nauda. Un ja pat viņi nevar ar visu šo resursu kopumu pateikt, kurš būs veiksmīgs uzņēmējs, kurš nebūs veiksmīgs uzņēmējs, tad neviens nevar pateikt. Bet kaut kāda tāda personīga novērojuma man ir. Pirmā un svarīgākā lieta idejai nav godīgs nekāds nozīmes. Doma par to īsto ideju ir doma, es nevies pat dziļi tagad neiegrimšu filozofijā, bet man reizēm cilvēks saka, es būtu uzņēmējs, bet man nav īstā ideja. Un es mēģinu pagriezt to apakaļ uz viņiem. Ko tu domā ar īsto ideju? Tu domā ideju, kas tev ātri atnesīs naudu? Tādas nav. Tu domā ideju, kas bez ieguldījumiem tev atnesīs naudu? Tādas ir. Bet kāpēc liekas, ka viņas ir īstās? Kā bez ieguldījumiem dabūt ātro naudu? Tas ir mikropakalpojumu sfēra. Protams, atver frizieru kantori un sāc taisīt frizūras. Es kā piemērs. Es saku, es neesmu frizieris. Es saku, labi, bet ko tu man gribēji jautāt? Tātad, ja tu saki, ka tev nav atnākusi īstā ideja, tas nozīmē, ka tev galva ir tik liela, ka tev liekas, ka tur vieta ir tikai īsta ideja. Ko nozīmē īstā, neīstā? Tev liekas, ka tā ir ideja, kurai tu automātiski metīsies pakaļ, bet tā likusies tev galvenā ideja, un tu viņu tagad ieraudzīs un uzreiz skries viņai pakaļ. Es saku, bet kā ir dzīvojot dzīvi, kurā tu nepieķeries lietām, tādām kā idejas, tas jau ir tavs paradums nepieķerties tām lietām. Tas nozīmē, ka tev nekad neatnāks tā īstā ideja. Tas ir interesanti, kā interesi cilvēkos māca. Interesi ir iemācāma. Viņi ir jāmāca. Viņi jāmāca ar āķīšiem, viņi jāmāca ar aizraujot cilvēku ar kaut ko, jāmāca ar viegliem atalgojumiem, nekad jau šis bija labs, šitais. Un tajā brīdī, ko mēs sēd gaidi īsto ideju? Vienkārši tu izdomā sev attaisnojumus, kāpēc nedarīt. Tas ir viss. Tātad idejai nav nekādas nozīmes. Svarīgi ir īstenībā saprast arī to, ka visām pārējām lietām faktori ir varbūtības, nevis kategoriju ziņā. Tā ir varbūtība izdoties, neizdoties. Vissliktākā ideja ir vissliktākā, slikta ideja, bet tavā prātā vissliktākā ideja ir vissliktāko realizāciju, vissliktāko resursu kopumu un vissliktāko administratīvo, piemēram, spēku. Ir ar statistiski liela iespējamība neizdoties. Bet statistiski liela iespējamība neizdoties, nenozīmē neizdošanos. Tur vienmēr būs 0,1%, kuram izdoties. Tā ka es teiktu, ja man būtu jāsaka, mēs ļoti interesanti, man bija tā darīšana podcasts kādreiz, un tad tur mēs ļoti interesanti pārnājām ar Osvaldu to, ka es varu sadalīt uzņēmējus tās divās kategorijās. Vieniem risku samazināšana ir vajadzīga pirms darbības, otriem notiek darbība, un risku samazināšana ir sekundāra nozīme. Tātad viena ir tie, kas pēta un dara, tad ir otra tāda, kas dara, un pēc tam, ja sanāk laiks, tad viņi pēta. Bet varbūt arī nepēta. Es pilnīgi noteikti tas otrais, un Osvalds Zebrs, ar ko mums viņš bija tas pirmais, un tas bija tas kontrasts savā starpā. Un atkarībā no diviem šiem uzņēmēju tipiem, tad es varu teikt tā, ka, ja tu jūti, ka tu esi riska izvairīgs, tad dari, kamēr tu esi drošs. Bet dari. Tev ir jādara brīdī, kad tev nākošās darbības drošības palielināšanai vairs nepalielina drošību. Tā ir drusku sarežģīta, tāda tehniska lieta, statistiska lieta, bet ja tu nevari samazināt savu risku caur nākošajām darbībām, tas nozīmē, ka tu vienkārši atliec darīšanu. Tātad tur jābūt kaut kāda veida pārliecība, kaut kāda novilkties vītrē, kad vai no es ar 1. novembri sāk, piemēram. Un tie ir tie cilvēki, kas sev māk uzlikt šādu veidu uzstādījumus. Tie ir cilvēki, kas, lai arī varbūt neveiksmīgi, bet viņi būs uzņēmēji. Viņi visu savu mūžu būs uzņēmēji, varbūt mazi, varbūt lielāki. Tā ir tāda lieta, ka tu zini, ka neizdarīt izvēli ir arī viena no izvēlēm. Tātad vai man darīt A vai B, man vienmēr jāpiebilst, saprot, ka ir arī C, tas neizvēlēties nevienu no šīm lietām. Tātad vai man mēģināt, ka tirgu realizēt vietējo vai, piemēram, eksportēt manam produktam. Es saku, neražot produktu būs vissliktākā no izvēlēm. Un ja mēs ejam tagad tajā virzienā, kad ja es tev nepateikšu vai ražot vietējiem tirgum vai eksportam, tad tu neražos vispār. Tā ir vissliktākā izvēle, ko tu vari izdarīt.
jautājums, vai būs kaut kas slikts vienā no tām, jā, es tev uzreiz varu pateikt, vai nu eksportēt vai realizēt vietējā tirgu, viena no izvēlēm būs labāk par otru. Un, zins, ir interesanti, tu nekad neuzzinās, kur bija labāk par otru, jo tāpēc, ka tu izvēlēsies sākumā vienu no viņām. Kāda starpība vispār šim jautājumam tajā brīdī? Es nerunāju par to, ka riska analīze ir bezjēdzīga, bet tev vajag saprast, uz ko tu ej, vai ne? Un tad savukārt tiem, kas ir, tātad viena no lietām ir tā, ka mēs pakārtojam tās izvēles, ne, bet mūsējās darbības pakārtojam tam, kad mums kaut kad tāpat kaut kas būs jādara. Manā pieredzē, teiksim tā, statistiska nozīme ir spējai atdalīt, bet nevienmēr, bet bieži spēja atdalīt vadības procesu no izpildu procesu uzņēmumā. Tātad to es saucu par domātāju darītāju cīņu tavā galvā. Jo sākumā uzņēmējs ir maziņš parasti, vai ne? Un tad ir tā, ka ir tādi, kas domā, tie ir tie, kas plāno darbus, bet tie darbi kaut kā nenotiek baigi. Un tad ir tie, kas dara, bet baigi neplāno. Un tad tā problēma ir tā, ka tev vajag izlīdzināt šīs lietas savā galvā. Tikai tīra darīšana bez vadības procesa nebūs labi. Tīra domāšana bez vadības procesa nebūs uzņēmums. Tā ka to mēs parasti atmetam. Bet, ja to es darītājs, pamēģinu būt par vadītāju. Un tā ir tik interesanta lieta, ka tu reizēm ar tiem uzņēmējiem, kas ir auguši, kad es regulāri, piemēram, viņiem tiekos kā konsultants, tad ir kaut kāds viens brīdis, ka viņi saka, klausies, tagad es beidzot sapratu, ko nozīmē vadīt uzņēmumu. Un es saku, pagāja laiks, vai ne? Viņš saka, pagāja laiks. Bet, zini, bet pirms tam nebija īsti laika. Es saku, un tāpēc, vai ne, mēs jau ar tevi tikāmies tie reiz mēģināt. Man jau lomas ir daudz kā konsultantam. Reizēm es vienkārši vagars, jo tāpēc, kad es varu izvilkt to cilvēku laukā no tās viņa ikdienas un pateikt, apsēžamies tagad un padomāju. Varbūt mēs varam iet citā virzienā, varbūt mēs visu darām pareizi, varbūt mēs nedaram pareizi. Varbūt mums ir jāuzliek, es pats savā dzīvē šos ierodīsies, es pats esmu tāds, kuram ir jākonsultējas, vai ne, jo tāpēc, ka man vajag to uzraugu. Un te ir tā, ka tu pasaki sev, ka tu darīsi, tu nedari. Lielākam uzņēmējiem tas nav svarīgi, bet mazam uzņēmējiem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tev vajag un tas svarīgākais nevis piespiest sev darīt, jo tāpēc, ka tajā brīdī mēs sev laužam. Bet piekukuļot sev darīt minimālo nepieciešamo un mēģināt atrast apvedceļus. Un tā ir tā uzņēmēja riņķošana. Tu saproti, ko es runāju. Un tad es teiktu, tie cilvēki ir ar lielāku iespējamību būt par uzņēmējiem, kuri apzinās to nepieciešamību vadības procesiem. Vairāk nekas. Naudai nav nozīmes, idejai nav nozīmes. Spējai nekam. Tā pavisam vienkārši spēja izvēlēties, vai nu viens vai otrs lēmums un būt mierā ar to, ka tu nezini, kurš būs no tiem lēmumiem labāks. Jo. Un apvienot gan darīšanu, gan plānošanu, kļūt par vadītāju. Izlīdzsvarot. Vadība un izpildu procesiem ir jādzīvo kaut kādā harmonijā. Es kādreiz teicu tā, ka pirmdienas rīts, pirmdienas priekšpusdiena, manā dzīvē, es esmu domātāja režīmā. Es sataisu nedēļas plānus, es sarakstu darāmus darbus, un tad ir klaps uz acīm, un tad tu dari. Jā. Jo es esmu domātājs, vai ne? Man jau patīk vienbrīd uzdot sev jautājumu, vai šito vajag darīt? Varbūt es varētu izdarīt citādāk. Varbūt man to nemaz nevajag darīt. Varbūt es varu atrast veidu, kā šito var nedarīt. Un tajā brīdī viss ir kārtībā, ja darbība turpinās, bet visbiežāk tas notiek, kad es esmu tam domātājiem iedevis varu, nekas nenotiks varu. Un tad man sev vajag vilkt atpakaļ, pagaid. Es cilvēks, kurš ārkārtīgi aizklīst savā domāšanu. Kā tu noteikti mani no šīs sarunas. Un tam vajag atvilkt sev atpakaļ un pateikt stop. Domātājiem laiks ir pirmdienas priekšpusdienā. Iedomājies, tu esi tagad nolikts situācijā, kur tev ir iespēja, tu stāstīji par šīm sliktākajām idejām, viņas tik un tā realizētos. Kas būtu tā sliktākā biznesa ideja ar vismazāko procentu, ka viņš varētu realizēties, kura varbūt kaut kur tev pa galvu arī ir dzīvojusies, kuru tu paņemtu un tagad mēģinātu un realizētu? Tā kā sliktākā biznesa ideja, ko es varu iedomāties. Ko tev īstenībā gribās, ko tev reāli gribētos pamēģināt radīt? Taču to nedari, jo tev arī liekas, ka tas gan ir murgs. Tātad slikta biznesa ideja. Ko nozīmē slikta biznesa ideja? Es domāju, ka viņa nerada vērtību nevienam. Ne? Viņa iespējams noņem vērtību kādam. Viņa atņem vērtību, vai arī viņa rada vērtību, taču kaut kādi elementi biznesa modelī neļauj šo vērtību aizgādāt līdz cilvēkiem. Video noma, protams, ir viens no variantiem, ko es varu iedomāties. Tā vērtība tur ir, bet viņa nekādi nav transformēja. Varbūt dzīvāk reģionos video nomai vēl varētu būt kaut kāda nozīme, jo tāpēc, kad nav jau mums nav atskaņotāji, kas ir šodien kompaktdisku nekā mēs vairs nevaram. Tā, ka tas, man liekas, būtu interesants bizness. Kaut ko tādu, kas būtu saistīts ar produktu, kam nav nekāda veida vairs pielietojuma. Kaut kas nav savietojams. Piemēram, es tagad domāju, ka kaut kāds kabeļus vecos varētu sākt, jo mums jau te kaut kāda rūpniecība. Te ir, zini, tādas vecos ar tām skrūvītēm, tādas kaut kādas, kā viņi tur kaut kāda IDE kabeļi, ne, IDE ir cita tehnoloģija.
kaut kādas, zini, kā vecos printers kaut kur, tādus kabelīšus sākt tirgot savā veikalā, Cēsīs, piemēram. Tas būtu diezgan, tas piesaistīt uzmanību ar laiku, un es domāju, ka turisms mums aizies šajā valstī, tas būs interesants veikals. Tas būtu, piemēram, bezjēdzīgo lietu veikals, tā ka gan jau kaut ko izlobīt varētu arī no tā biznesa laukā. Bet... Ir kaut kāda pat redzēta veikali ārzemēs nosaukums, te ir visi mēsli, kurus tev nevajag. No, un cilvēki tāpat iet iekšā. Jā, aptuveni. Vai, nu jā, tas man liekas ļoti interesanti. Bet nu var jau, visam var, tu kaut kādu vērtību, tu visam var atrast. Tā ir tik interesanta lieta, jā, ka mūsu galvas ir jēgas mašinērija, pēc būtības jēgas iedošanas mašinērija ar savā starpā praktiski nesaistītiem maņu signāliem. Ne? Un tad es teiktu, ka uzņēmēju domāšana savukārt ir jāpavērš uz to, ka mēs esam vērtības mašinērija. Mēs esam vērtība, mums jāuztais ir mašīna no savām smadzenēm, vērtības radīšanas mašīna, kas būtu uzņēmuma tā kā informācijas sistēma, un tad viņi jāievieš dzīvē, tad tā mašīna jāuztais pa īstam. Nu, un ja tur pietrūkst tās vērtības elementi, kas varētu vēl būt nevērtīgs? Nu, es nezinu, patēriņu kaut kādam tirgum, loterijas kiosks. Mums ir tāds Valmierā. Loterijas kiosks, bet es domāju, mēs varētu domāt par katru no elementiem, kas ir vērtības radīšanas elementi. Kas mums paņemam mārketingu, tur 4P, piemēram. Un tad izdomājam kaut kādu visneiedzīgāko lietu. Loterijas kiosks kaut kur netiek klāt cilvēki, piemēram, Rīgas jūras līča apakšā pašā dibenā, vai ne? Tur kaut loterijas kiosks, kur katru rītu cilvēks uzvelk skafandru un noliec un atver vaļā tur lodziņu un tirgo tās biļetes. Atkal jau tur tāpat sarastos interesanti, kas būtu snorkelētāji, piemēram, vai par katru lietu mēs šādu varam izdomāt. Produkts, kurš nepilda savu funkciju, piemēram. Man nāk prātā silikona āmurs, bet zin tāda mīkstā, tāda. Es viņam esmu izdomājis. Bet atkal, redzot, tā ir tā interesanta lieta. Cilvēkam domāšana ir uzsēsīta tā, ka viņš reiz kaut ko ir. Šis ir tas īstenībā pierādījums, ka mēs ejam iekšā sliktajās idejās, taču patiesībā ir ļoti grūti izdomāt ideju, kas nestrādātu vispār, jo pat tiešām mums prātā, es arī caur improvizācijas metodēm, kad mēs strādājām ar uzņēmējiem, mums ir tāds uzdevums, pasaka divus vārdus, kas ir savstarpēji nesavienojami, un tad mēs viņus mēģinām savienot. Un tas, ko cilvēki saprot, ir, ka nevis ir sarežģīti savienot nesavienojumus vārdus, ir grūti izdomāt vārdus, kurus nevar savienot. Jā, tas kā mūsu asociatīvais princips darbojas. Asociācijas, līdz ar to. Pat, ja tā ir slikta ideja, mēs atradīsim viņai ideju pielietojumu, un viņa beigās mums ir ģeniāli. Un par šo man ir interesanti piebilde. Man bieži nāks, un šis jāatzīst, ir bijis grēks arī dažiem no lielajiem Latvijas uzņēmumiem. Man ir jācīnas reizēm ar cilvēkiem, kuri saka, ka viņu produktiem nav konkurentu. Un tā. Okay, es saprotu, ka tas ir kaut kur izlasīts kaut kas, vai ne? Bet tagad man ir jautājums. Ja tavam produktam nav konkurentu, paskatot, kā viņš neasociējas ne ar ko. Kā tu vari dabūt kaut ko, kas ne ar ko neasociējas? Tas nav iespējams. Mūsu smadzenes darbojas pēc principa. Mums ir asociatīvais princips. Mums nav neirons, kas ir neatkarīgs. Viņi visi sabakstīti kopā. Pasaka man kaut ko tādu, kas pilnīgi ne ar ko neasociējas. Tas nav iespējams. Tas nav tehniski iespējams. Kvalitātes princips rodas no salīdzināšanas. Kvalitāte nepiemīt glāzē. Kvalitāte piemīt attiecībai starp glāzēm. Kvalitāte ir attiecības starp glāzēm. Tieši tāpat spēja mums izvēlēties produktu saistīta ir ar šī produkta attiecībām pret citiem produktiem. Tā ir sarežģīta lieta, bet tikko tu to saproti, cik smuļķīgs ir termins, kad manam produktam nav konkurentu. Es varu teikt, bet tu neesi nobankrutējis. Es domāju, ka tavam produktam ir konkurenti. Tu vienkārši neredzi konkurences savam produktam tā, kā viņš redz tavie klienti. Un tad varbūt tomēr redzēt painiciēties, kā klienti viņus redz, jo tāpēc, ka tev nevarot pārvaldīt šo klientu redzēšanu par savu produktu, pazūd rīks, kur tu vari izmantot vai peļņas palielināšanai, vai nebankrutēšanai. Tā ir tāda ļoti, tas ļoti tāda bīstama vieta, kur atrasties, kad mēs negribam ne ar ko konkurēt, vai, piemēram, mēs esam unikāli, vai mēs negribam radīt asociācijas. Ne, mums ir jārada asociācijas, mūsu uzdevums kā uzņēmējiem. Un es tikai izdomājos, tātad vissliktākā biznesa ideja, ko es šobrīd tā uz sitienu var iedot. Es gribu ražot bezmaksas automašīnas. Es tev iedošu tagad tavu domātāju varu. No. Mēs esam Domājā, kā smejies. Jā. Un Domājā ir vieta, kur var vienotnē atbraukt, būt viens pats, savas 7 līdz 9 dienas, lai domātu par sev profesionāli svarīgiem jautājumiem, par tām lietām, kurām ikdienā man nav laika padomāt, kā tavs vadītājs teica, man jau nebija pirms tam laika domāt. Ja tu tagad šeit būtu šīm 7 vai 9 dienām, par ko tu domātu tagad?
Oi, tā man tagad vajag pārkāpt pār daudz, jo es nevaru šeit būt. Es tagad mēģinu izdomāt ceļu kaut kādu situāciju, kurā es tur varu iedzīvoties šajā. Man kādreiz bija tā, ka es reiz 2-3 gados aizbraucu uz Spānijas dienvidiem uz 40 dienām tuksnesī. Jā. Arī vecajā derībā ir rakstīts par 40 dienām tuksnesī, vai ne, kas ir nepieciešamība tev atsieties nost no laicīgā, lai tu varētu pievērsties vis kaut kādām lietām, par kurām tu nekad nevarētu domāt citā variantā. Bet tagad mēģinot atstatīt sev prom. Jo man ir ģimene, man ir bērni, es jau nevaru sev atstatīt. Jā. Es šeit domātu par vērtību. Par to, ka ir jārada, kā uzņēmējs, es domāju. Kad ir jārada vērtība kādam. Tas ir tas veids, kādā es pēdējā laikā arī kā konsultants mēģinu cilvēkiem pateikt. Izplatīšanas kanāli, blablabla, viss tur tehniskās sadaļas, komunikācija, reklāma, produktu īpatnības, visas tās lietas, viņam ir jādzimst no vērtības. Vērtības radīšana ir tas, ar ko mēs nodarbojamies kā uzņēmēji. Nekas cits. Un tad, ja tu sāc lēnām lipināt lietas savā galvā kopā no savas iepriekšējās pieredzes, no savas esošās pieredzes, no savām vēlmēm un vajadzībām, tu sāc to vērtību ieraudzīt. Tā, kad tu redzi vērtību, tu vispār jau lipini apkārt. Vispārējais jau ir, tas ir sekundāri. Tā kā es domātu par iespējām radīt vērtību. Paldies. Es ceru, ka tu par tām padomās arī būs domājis. Jo tev jau ļoti labi sanāk. Paldies par sarunu. Lūdzu, un tiekamies.